Čau! Es esmu Jānis no Fejats, un tu skaties mūsu piedzīvojumu no Dālina līdz Lordā. Iesim no vienas pilsētiņas līdz otrai, pāri pa šiem kalniem. 14 km pārgājiens, un, kad tiksim galā, mūs vedīs apakaļ Rāmītes. Šis būs diezgan interesants piedzīvojums, tāpēc skaties līdz galam. Labrīt, ir svētdiena, 9. jūnijas. Dodamies ceļā no Dālina uz Lordā. Caur mežu, pāri pa kalniem un līdz Lordā. 14 km melnā trase, bet kas ir interesanti, mēs vilksim apakaļ ar prāmīti no Lordāls uz Dālinu. Un mums ir jāpaspēj uz to prāmīti 5, jo pēc tam mēs netiekam apakaļ. Un tas ir izaicinājums, jo mums ir 9 stundas laika un jāiet 7,5 stundas šie 14 km. Katru reizi ir vien labāk. Pēc pulksteņa pirmais kilometrs veikts. Sekojam līdz kilometriem pēc laika atzīmei, ka nevaram ļoti aizkavēties. Savādāk nokavēsim prāmi, un tad būs jānāk 14 km apakaļ. Tā kā cītīgi ejam. Pagaidām tikai stāvs uz augšu, pirmais kilometrs. Bet ejam, cik turam tempu pagaidām līdz pusdienām noteikti. Pirmais apskats objektiņš. Viss pārgājienu garumā mēs ejam gar šo klints malu. Ja pareizi mums informācija ievākta. Un ik pa laikam būs šie apskats objekti, kad nedaudz jānoiet no pamattrases. Un tad skatīsimies. Dievs, cik skaisti! Pilnīgi tā kā pasakā, ka tas ceļš, pa kurien mēs atbraucām, var, ka tur tālumā redzēt, tur lejā ir tā pilsētiņa, no kurienes mēs nākam. Ej, tu nost! Ej, tu nost! Aiziem alpēlē. Tā. Nav tā vieglākā tā. Pirmie 2 km bija stabili, stāvā kalnā. Pēdējais kilometrs līdz šim bija saucīgāk. Un esam pie Kluft. Cik labs? Kluft. Un šeit ir ļoti pateicīgi par to, ka ir daudz tāds apskats vietas pa ceļam. Kāds gan kavē laiku, bet neko darīt. Diezgan baisi te ir, bet labs. Interesanti. Es par šo nezināju, ka šeit ir tāds. Kārtējais tāds patīkamais pārsteigums. Šeit atradās virvju bānītis, kā to sauc norvēģiski, kad ar virvēm piegādāja dažādus produktus pāri kalnam, jo nebija ceļu tajā laikā. Šeit atradās mājas, kurās tie cilvēki, kas izmantoja virvju bānīti, dzīvoja, kamēr bija nepieciešamība. Līdz pat 1945. gadam.
tālumā ir interesanta klints. Bildes ieliks. Jā, ar telefonu pietuvinās un šeit ir bilde, kā tas izskatās. 4 kilometri bija, nu jau ir vairāk noiet. 10 kilometri atzīme ir aiz muguras, bet šeit ir tāda slavenāka vieta. Vairāk bildēs bijusi. Jāc uz Dālinu. Taisam bildes un laižam tālāk. Pagāja mums pretī vecāks vecāku gadgājumu pāris. Un viņi jau ir nogājuši šo 10 kilometrus jau šodien, ko mēs veiksim vēl. Viņiem paliek vēl 4, mums vēl 10. Mēs tā domājam, cik esam viņi izgāja, ja tagad ir 10 no rīta. Un viņi jau ir 10 kilometrus nogājuši. Tā kā interesanti. Nu, 100 metru noiet un nākošais skatu punkts Moj Skrivt. Moj Skrivet. Un tad izskatās šādi. Tādā. Diezgan veiksmīgi, ne? Diezgan veiksmīgi. Jā. Brīvpauze 11:11. Var aiziet paskatīties uz saulīti. Un tur ir tāds. Un tur ir aiziet tā. Man ziņo, ka tur ir daudz cilvēku, tad aiziet jāapskatās. Tur cilvēki izveidojuši nometni šādā skaistā skatā. Un aiziet kalns. Jāsaka, sarkanām zīmē. 2 reizes jau nācās atgriezties un atkal meklēt šīs sarkanās zīmes. Nedaudz nogājām no takas. Bet, nu, turpinām. Mums nebūs vajag daudz laika atpūsties. Jo pēc tieši 5 stundām ir prāms. Un mums vēl puses jānoiet. Tā kā jātur augsts temps, diemžēl. Nevar atpūt. Tā kā jau. Un kapteinis Reina ir šeit. Satikām dāmas, meitenes, un prasījām, cik tālu vēl jāiet, jo viņas nāk no Lordāles. Un 3 stundas ar daudzām pauzēm. Tas nozīmē, ka mums ir vēl vismaz jāiet 3 stundas. Kas mums dara? Skaisti, ne? Augstākais punkts. Augstākais. 804 metri. Augstākais punkts Kāpienā. Tagad dosimies tikai lejup līdz Lordāli. Un kā mums ziņoja, no tās vietas bija 3 stundas. Tagad vēl mums sanāk, kad mums atlikušas ir 2,5 stundas līdz lejai. Ejam līdz Lordālei. Bez pauzē, visticamākais, un tur uz vietas sēdīsim. Un tās ir nopietni. Tāds stāvums, ka trepes vajag. Kurš šeit atnes? Jā, tas ir labs jautājums. Kādam viņš bija jāatneš?
Līdz Laudālai vēl ir 6 km. Nu, nesasās, jā, mēs tik ilgi gājām, jā. Bet te jāiet vēl 2 stundas. Pēc aprēķiniem. Tās zīmes vienkārši nogalina motivāciju. Lai es tur tik daudz jau noiet. Viņš tur, nē, tev vēl daudz jāiet. Salīdzinot diezgan lēceni iet lejā. Divas un pus stundas līdz turienē. Vēl 2,5. Jā. Pēc maniem aprēķiniem vēl būtu jāiet zem 2 stundām. Bet zīme saka, ka vēl 2,5 stundas jāiet lejā. Aptuveni. Varētu tie būs ap 3:30. Un 5 mums jau ir jāmīts. Ejam līdz galam un pusdienojam lejā. Mums tāds ir. Kur palikt pa nakti? Jā, Ļoti forši. interesanti. Pilnīgi vaļā stāvs. Ūdeni. Un ūdens tuvojās arvien tuvāk un tuvāk. Respektīvi mēs nokāpsim no 840 metru tās augstākais virsotnes pa slīpu kalnu uz leju līdz nulei, līdz ūdenim. Labu laiku jau kāpjam augšup un augšup un augšup. Kilometru nedilst. Stundas tik iet uz priekšu, vēl 4 kilometri. Mums ir 2 stundas laika un 4 kilometri. Teorētiski viss aiziet. Bet nu viss vairs gan nevar apstāties. Un cerams, ka mums vairs nekas nemelo, kad nu gan ir tikai lejuši. Tas bija ļoti grūti. Jā? Ļoti grūti un ļoti stāvi. Pat augšu. Uz augšu, un man visgrūtāk iet tieši kāpt uz augšu. Tik un tā ļoti labi ar pāris pauzītēm, elpas atvilkšanu, bet izdevās uzvarēt ļoti stāvu kāpumu. Tā, ka tur pat bija virves, ja tu iesfilmēji. Jā. Kad virvēm bija jāvalkās ar rokām uz augšu. Tas ir vispār kaut kas neiedomājams. Cerēsim, ka paspēsim uz prāmu un viss būs kārtībā. Te kaut kāds muka mājiņa priekšā. Mums jāiet garām pensionāri pa kalnu uz augšu, skrienot. Skrēja. Reāli skrēja. Mēs jau, vēl tā līdz pilsētā. Viņi tā, nē, vēl pats liet uz lejup un tad nedaudz pa asfaltu un esat pilsētā. Tā kā mazliet bumbi ar soliņu, enerģiju un esam lejā. Pirmā reize saskatām Laudālu. Mums jātiek līdz turienei, līdz tai brīgai jeb piestātnei. Šeit ir diezgan liels ceļš, kas atnāk. Tas mēģinām šeit? Jā, un mēs dodamies līdz brīgai. Nu jau tas ir, jau pavisam pozitīvi izskatās, ka mums vēl ir pusotru stundu līdz prāmim. Manuprāt. Tas ir asfalts. Mirklis, ko mēs gaidījām, lai gan neesam vēl galā, bet tas ir labs pagrieziens. Asfalts nozīmē, ka esam pilsētā. Jau tik jātiek līdz piestātnei. Tad jāsagaida mūsu prāmīts un
jādodas atpakaļ uz Dālenu. Tas bija smags un vēl mazliet mums nepilns kilometrs atliek līdz pašam galam. Šeit beidzās taka. Iznākot no takas, privāta māja piedāvā brusu, jeb limonādu. Ļoti pareizi gājiens, jo mums arī ūdens ir beidzies. Un brus šobrīd ir tas, kas nepieciešams. Vēl varēja saldējumu tirgot arī vienkārši. Tā ir paliktu. Pēdējais soļi pa asfaltu. Varam baudīt vēl šo ainavu. Lordal. Lordal camping. Šeit ir labi iekārtots. Ir pludmales volejbols, bērnu laukumiņi, daudz jaudi. Varbūt neliela kafejnīciņa un piestātne. Piestāsts, kurā mēs gaidām pie māju. Esam paspējuši katrā ziņā. Es varu pastāstīt, kā man gāja. Ļoti skaists jau ir, bet vienā momentā man bija ļoti grūti. Tas bija pēc kādiem 10–12 kilometriem. Un tur bija nenormāls stāvums. Es ceru, ka Jānis nofilmēja. Noteikti, ar video noteikti jau nevar nodot to, ko tu piedzīvo, vai ne, bet tas bija stāvākais, pa ko es esmu gājusi. Ļoti grūti bija, ļoti. Bet, ja mēs salīdzinām ar Galhpīgantas piedzīvojumu, tas nebija tik grūti. Jo tur visam šim bija klāt ļoti daudz sniega un nevarēja redzēt, kur vispār jāiet. Bet to pašu laiku arī nogājām bišķi vairāk. Bet šeit vienīgais, kam es nepiekrītu, zīmēs ir rakstīts, kad ir 13 kilometri, bet nav 13 kilometri, nav. Es vairāk par stundā aicinātu skatīties cilvēku sajūtu. Mēs nogājām 8 apkaļās. Viņš Zem 7,45. Nebūtu tik stāvs tajā vietā. Tagad būtu 8, bet mēs jau esam kādu laiku. Nu, jā. Ja nebūtu tik stāvs, pēc tā visaugstākā punkta, bija ļoti daudz nogājām lejā. Likās jau gandrīz esam pie ūdens, un tad kāpām atpakaļ augšā. Un tad atkal kāpām lejā pašās beigās. Es nesaprotu, kāpēc tik daudz bija jāiet uz leju. Gandrīz līdz pašam ūdenim, un tad atpakaļ. Gandrīz līdz pašai augšai, un tad līdz pilsētiņai lejā. Jo den är bara den här vid träd. Okay. Laižam māju uz Dāleni ar prāmīti. Reāls piedzīvojums ar tādu prāmīti es neesmu vilcis. Tādu senatnīgu. Iespaidīgi. Tāds vēsturisks prāmītis. Man patīk. Jā, man patīk.
pārgājiens ir beidzies oficiāli. Esam atgriezušies Dālena. Un gaidīsim mūsu taksi, lai aizvilkt pēc mūsu mašīnas. Nu, esam augšā pie mašīnas. Nu, viss. Līdz vakaram. Tagad vakars. Braucam uz mājiņu. Nu ko, kārtējais piedzīvojums atkal ir beidzies. Šeit šajā mājiņā mēs palikām 2 naktis. Vakar bija šis veiksmīgais, ļoti sarežģītais un grūtais pārgājiens. Un, ja jau tu noskaties tik tālu, tad tev patika. Un tad jāsvērš like, subscribe, abonē un tiekamies nākamajā video. Paldies!